Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlastībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Sveiciens katrai klausītājai šajā pavasara dienā. Augstajā dziesmā 2. nodaļā, 11. un 12. pantā ir rakstīts šādi vārdi. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies. Zemes virsu pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks, pavasaris un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē. Tā kā dabā ziema paiet un sākas pavasaris, tāpat arī šīs zemes grēka vēstures ziema paies un iesāksies skaistais pavasaris debesu valstībā. Un arī atklāsmes grāmatā 21. nodaļā 5. pantā ir rakstīts, ka tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: redzi, es visu daru jaunu. Jauna zeme, jauni ķermeņi, jauna pilsēta, un, lai mēs tur nokļūtu, mums jau uz šīs zemes jāiegūst jauna sirds. Lai tas mūs katru stiprina turpināt, atļaut kungam veikt šo sirds pārveidojošo darbu pie mums katras. Un lai arī šī šodienas saruna mums katrai ir tajā palīgs. Iesākumā kopīgi pielūgsim. Mīļais Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, lai liktu Tevi centrā, kā mūsu galveno skolotāju, mūsu dzīves vadītāju un lielo padomu devēju. Mīļais Tēvs, esi šobrīd šeit un runā uz katru sirdīm, arī mūsu, lai Tava gudrība izplatās mūsu sirdīs, mūsu domās un mūsu ikdienas dzīvē. To mēs lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Šodien mēs sarunāsimies ar mammu Sandiju. Paldies, ka esi kopā ar mums. Un mums kopā arī fonā ir viena no viņas meitiņām, Anniņa. Tā kā, ja jūs dzirdat kaut ko, kas čapinās, tad tā ir viņa, un mums liels prieks, ka tu arī esi te. Kā ierasts, mēs iesākumā iepazīsimies, pēc tam dzirdēsim arī Sandijas kādus vārdus citām mamām, pēc tam runāsim arī par to, kā palikt Kristū katru dienu. Un noslēgumā tad runāsim par tēmu, kas šodien ir svarīgais meiteņu audzināšanā. Sandija, vai tu vari lūdzu nedaudz pastāstīt par sevi, savu ģimeni, iepazīstināt mūs? Es esmu Sandija, strādāju ikdienā uz pilnu slodzi par mūzikas skolotāju un speciālo pedagogu. Strādāju ar bērniem, kuriem ir dažādas mācīšanās problēmas, traucējumi. Un paralēli tam vēl uz slodzi strādāju ar saviem bērniem, kur ir 5. Leila Amālija man ir vecākā meita. Viņa mācās 6. klasē un mūzikas skolā un arī apmeklē treniņus. Tad man ir otrā meita Marija, kura arī mācās 5. klasē, spēlē mūzikas skolā violi un iet uz treniņiem. Un, protams, arī paralēli abas kalpo diezgan daudz.
Un tad ir man dēls, kuram ir 9 gadi 3. klasē, un viņš šobrīd iet skolā un treniņā diezgan daudz sevi iegulda. Viņam ir vēlēšanās iet zemsardzē un armijā, un tā ir viņa tāda iekšējā misija, un tad es tā kā ļauju viņam pašam sev vadīt, un, protams, arī ar Dievu roku visu, lai notiek. Un tad man ir meita Tilānija, kurā ir 7 gadi, viņa iet 1. klasē un plāno iet mūzikas skolā, un tad man ir mazākā meitiņa, kur arī tūlīt šogad stāsies mūzikas skolā, violas spēlē. Rauj ārā mazai viola, saprat, ka tā nedrīkst. Viņai arī tiesības ir mācīties savu violi. Un tad vīrs man ir santehniķis, darba vadītājs Rīgas ūdenī. Viņš mūs atbalsta ļoti daudz, gan finansiāli, gan tehniskos jautājumos, un es vairāk vienu pat ar bērniem mācu, izglītoju, tad viņš tā kā šajā jomā viņš neiejaucās. Un es tā kā ļauju viņam mūs palīdzēt dažādās gan mašīnas jautājumos, tehniskos jautājumos un, protams, arī finansiālos jautājumos. Tā lomas ir sadalīts, un tā mēs dzīvojam, kalpojam, sabatos ejam. Protams, vīrs man nav adventis draudzes loceklis, bet viņš arī nenoliedz Dievu, bet ļoti lūdzu, lai viņš tomēr dziļi pieņem savā sirdī Jēzu kā savu glābēju, un tad jau, lai Dievs sakārto, kur un kā viņam ir jābūt. Jo cilvēks domā vienu, bet Dievs dara. Bet mēs pārējie, mēs katru sabatējam Rīgas 1. draudzē. Abas vecākās meitas ir kristījušās, un viņas ir skaidri nolēmuši, ka viņas vēlās kalpot, viņas mācās, lai kalpotu, un tas man atvieglo dzīvi ikdienā, un palīdz arī jaunākiem uz to skatīties, mācīties, kā tas īsti notiek dzīvē, nevis tā, ka tikai teorētiski mājās apspriežam. Tā, piesātināta pilna dzīve. Jā, izklausās tiešām tā. Ar 5 nevar citādāk būt. Jā, bet man patīk, ka teici, ka ir darbs, vai ne? Un tad tu minēji vārdus pilna laika slodze ar bērniem. Tāpat, vai ne? Jā. Nav pusslodzes. Nē. Ar bērniem nav pusslodzes. 24/7, jā. Jā, un tas ir skaisti, ka tu arī tā, es pieņēmu šo sūtību un centies šo misiju mammu arī izvest Dieva spēkā. Jā, tikai vienīgi, jā. Jā, un mūzika arī jūsu daļa dzīves izklausījās, vai ne? Mūzika, jā, ļoti. Bet tas jau ir Dieva, es domāju, ka tā ir tāda Dieva pamata būtība, tāda slavēšana, mūzika un melodija, un jo tās aizskar sirds, dvēseles, prātu, viss, izej ārā, un tās visas melodijas jau ir pirmais, ko mēs sadzirdam. Tās skaņas, un viss mūs nomierina, un tas jau arī tā ir. Jā, noteikti vienmēr ir vērts par saviem bērniem padomāt kaut kur, kādu mūziku, vai ne? Jā, vienam ir vairāk, citam mazāk dots, vai ne, tā teikt, tas talants, bet jebkurš var kaut kā attīstīt to. Tā kā iedrošinam visus, vai ne? Jā, tas ir tāds, kaut vai mazliet, bet jā. Un tad, kad tu minēji arī, paldies, ka atklāji arī, kad, varētu tā teikt, ka tu ticības ceļā, es tā teikt, viena, ja sadalas pusēm, bet tomēr arī, ka tu redzēji šo, ar ticību skatīties par vīru, vai ne, lūdzot par viņu un ticībā par cerību nākotnē. Jā, Dievam visiem ir glābšanas plāns. Tieši tā, un man nāca prātā Pāvila vārdi, 1. korintiešiem 7. nodaļā, ka, 14. pants, jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu. Un tie ir tādi skaisti vārdi, kas ir iedrošinājums katrai, kurai ir šāda situācija ģimenē. Ja mēs esam ar Kristu kopā, tad Kristus caur mums pieskaras tam vīram, kurš vēl varbūt nav pats iepazinis viņu. Jā, ir bijuši tādi gadījumi, ka mēs sēžam svētbrīdī ar bērniem, vīrs atnāk pēc darba, diezgan pavēlu. Un tad viņš apstājās un skatās, kas notiek tur pie galda. Un klausās pilnīgā klusumā un tā lēnām noģēbjas, lai netraucētu šo sarunu. Tad viņš iet un uzliek savu ūdeni. Viņš visu laiku ir turpatās. Un tas ļoti, ļoti interesants mirklis. Jā, tiešām. Tas svētais gars pieskarās noteikti. Jā, noteikti, jā. Un lai tas iedrošina katru arī turpināt lūgt par saviem vīriem, ja ir tāda situācija. Jā.
Un nav neviena lūkšana, kuru Dievs nav uzklausījis. Jā. Visas ir uzklausītas. Āmen. Jā, paldies, ka iepazīstināji vairāk ar savu ģimeni un sevi. Un mūsu šī tāda pirmā daļa vai ievaddaļa saucās Māma mammai, kas ir tāda nosaukta, jo tikai mamma var saprast mammu laikam, ka tā ir līdz galam. Un tās mērķis ir, jā, kaut kādu iedrošinājumu no mammas sirds citai mammas sirdī sniegt. Saki, lūdzu, varbūt, vai tev ir kāda doma, tev kā mammai, ko tu būtu varbūt gribējis zināt ātrāk pirms kāda laika, vai varbūt kaut kas, kā tev šķiet, kas ir bijis tāds ļoti svarīgi, vai saprast, vai jebkas, kas tev nāk prātā saistībā ar mammu būšanu? Jā, kad es kļuvu par mammu, man nebija nejausmas, kam ir jāiet cauri. Un pašai sava dzīve jau šķiet tāda diezgan ar piesātināta un liekas, kur vēl kāds cilvēks, kur vēl kādam kaut ko palīdzēt vai kā to vēl, bet jā, katrs bērns ir tā kā vēl viena dzīve tavā dzīvē un dzīvot ar viņu kopā, un nevis tā kā es to gribu, bet tā kā Dievs to vēlētos redzēt, kāpēc viņš ir iedots tieši tev, kāpēc viņš ir tieši tāds, un ko tu no tā vari mācīties. Un tad, kad es paskatos šādi uz saviem bērniem, es ļoti daudz ko no viņiem iemācos. Reizēm es pa daudz satraucos, un viņi tā arī pasaka, izbeidz stresot. Un tad es nomienos, saprotu, jā, ko tu tiešām te ņemies? Vai es redzu situācijas ar dēlu kaut kādu bišķiņu savādāk, un varbūt pat liekas reizēm no viņa skatu punktu pat nepareizi, bet viņš apsēžās, padomā loģiski, ja es darīšu tā, tas taču man novedīs strupceļā. Un tad es paskatos, saku, labi tēls, dari tā, kā tu redzi, tad es pastīšos, kā tas notiek, kāds ir tam rezultāts, un rezultāts ir diezgan veiksmīgs. Un tad, kad es šādi paskatos saviem bērniem, kaut vai uz mazo, es satraucos vienreiz elementāru situāciju, pavisam vienkārši un nesen. Mana 7-gadīgā meita diezgan tāda ar savu raksturu, un šo raksturu es pazīstu, bet tas, lai tā paliek. Un es cenšos, tā kā neuzvelties, bet es jūtu, ka sāku uzvelties no viņas uzvedības, jo viņa nevēlās skāpt ārā, viņa uzpūta savus svaigus, un Anna tepat blakus, es viņu cenšos sprādzēt vaļā. Anna, redzot šo situāciju, vienkārši sāka dziedāt. Nekas nemainās. Un es sāku tā smieties. Es sapratu, ka viņš šo situāciju tik daudzkārt ir piedzīvojusi, ka viņa vienkārši saprot, ka nekas nemainās. Un es tā sāku smieties, un tā 7-gadīgā meita arī sāka smieties, un viņa pat aizmirst, ka viņa bija uzpūtusies. Viņa vienkārši atsprēdzēs, un mēs smejoties gājām mājās. Un uz visu dzīvi šī tas paliks atmiņā, ka tas mazais cilvēks, kas dzīvo līdzi visiem notikumiem, viņš piedzīvo katru dienu, iespējams, vai katru otro dienu vienu un to pašu, un nezin, kā to pateikt, bet viņi atrod dziesmas vārdus, kur to pateikt mammai caur humoru. Tas viegli. Un jā, es ļoti daudz ko, kad pievērst uzmanību tam, ka tie bērni ir atsūtīti jau mums, lai mēs paši arī mācītos. Un nevis censies uzaudzināt kaut ko ļoti gudru, bet kopā augt Dievā. Un tad tas uzreiz pavisam cits tāds skatījums un dzīvesveids. Jā. Kā Kristus teica, arī par šiem vismazākajiem viņš arī tos neuzskatīja kā nevērtīgus, vai ne? Jā, tas ir ļoti nozīmīgi. To es vienmēr katru reizi atkārtinu, kad atcerieties, ka neviens nav redzējis Dievu vaigu. Neviens. Pat serafi aizklāja. Viņus laik, ko darīs? Es jau tā, ko darīs serafi? Viņi aizklāja savu vaigu un savas kājas. Jūs aizkrāmat tur visu cenšamies atcerēties. Redziet kādu, bet jūs zinat, ka jūsu eņģeļi redz Dievu vaigu. Bet kā tas ir? Es saku, tieši tā tas ir. Tici. Mums bija tieši atmiņas pāns konkursā. Tici tikai, un tu tiksi izglābts. Tici. Un viņš tā, tad tie bērni tā aiziet uz istabām, kaut kā aizdomājušies, nekomentē, un saka, tā tas ir. Jā, šīs kāpnes uz debesīm, vai ne? Ko Jēkabs redzēja, eņģeļi augšā lejā. Tas ir apbrīnojami skaisti. Jā. Slavu Dievam par to. Jā. Tiešām, jā.
Kaut mēs tā spētu pastīties, uz bērniem, kā tu saki, jo tad tas stress kaut kā mazinās. Spriedze aiziet, jā. Tieši tā. Jā, un brīnišķīgi, ka debes tēvs izmanto mazos, pat pavisam mazākos caur humoru, lai mūs nomierinātu. Jā, pēc tā dzīve bišķiņ savādāk paskatāmies, mācamies. Paldies Dievam par to. Jā, starp citu, jūs dzirdējāt, māmas, tika pieminēts konkurss. Mēs iedrošinām arī ar saviem bērniem to pildīt. Tā ir liela svētība. Mēs arī piedzīvojam katru mēnesi advents vēstīs vai Adventist LV varat atrast. Un tur viss ir izstāstīts, kas jādara. Tas nav sarežģīti, bet tie būs brīnišķīgi svētīgi mirkļi. Jā. Kopā ar bērniem. Iesakām. Jā, noteikti. Jā, maz atkāpi un reklāma. Jā, nākamā mūsu daļa ir Māmu, kā tu spēj? Šajā pasaulē, kas ir grēka skarta un vilinājumi ir uz soļa, šis ir ļoti svarīgs jautājums mums katrai un arī mūsu bērniem, kā mēs spējam visu Kristus spēkā, kas dara mūs stipras. Un vēlos lasīt no Jēzus kā augstā priestera lūkšanas par visiem saviem mācekļiem un arī par tevi un mani. Tā ir Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī tos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Sandī, kā tu ikdienā, būdama šajā pasaulē, tomēr satver šos Jēzus vārdus, kas ir patiesība? Ļoti vienkārši. Es pati esmu augusi no mazām kājām ar vecumām, viņi man ved uz draudzi, un man ir pieredze, kā ir būt ticībā no mazotnes. Un kā tas paliek par tā kā ikdienas dzīvi. Un es ļoti vēlos, lai arī mani bērni kaut pa mazītiņām, kaut pa mazām graudam katru dienu sevi iesēt šīs sēklas, nevis, mēs šodien tieši runājam, nevis ērkšķos vai zakmanā, bet tieši savā sirdī tā īsti un pa īstam. Un tad katru dienu mēs, kad ēdam vai kā, viņi jau zina, es jau zināju, es pajautāju, kur tu šodien redzēji Jēzu? Vai kur tu piedzīvoji šodien Jēzu? Un ir interesanti dzirdēt viņu atbildes. Un katram savādāk. Un viņi atskatās uz to dienu, varbūt skrējienā, varbūt, daudzoties, varbūt kaut kā ir gadījumi, kad viņi iesaistās ļoti nepatīkamās situācijās un klausoties man uzreiz, es saku, bet vai tu zini, ka eņģeļi šobrīd raud? Un viņi teica, es zinu. Un tad viņi tā atskatās, saka, bet zini, es biju tik ļoti satraukusies, ka man būs jāspēlē. Es nebiju gatava, ka man šodien būs jāspēlē ieskaita. Un es tik ļoti satraucos, man viss sagriezās. Es nezināju, ko man iesākt. Bet tad es palūdzu īsi. Es teicu, Tēvs, ja tu vari palīdzi man šodien, tagad. Un es nospēlēju uz 9. Es nezinu, kā man tie pirksti kustējās pa tiem taustiņiem. Un es teicu, paldies Dievam, ka viņš bija, redzi, māma tev blakus nevarēja būt. Bet redz, ka Dievs ir visur, kur tu esi. Un tad viņi tā aizdomājas atkal tāds īpašs mirklis iestājās, un pārējie klausās un arī no tā mācās. Un tad pārējie uzreiz, tie mazākie uzreiz arī grib kaut ko pateikt, ja viņi domā, kurā brīdī viņi ir šodien sastapušies ar Jēzu. Un tagad jau ir tā, kad viņi jau iet uz skolu, viņi jau, kur es šodien sastapšies? Viņi iet ar to domu, kā tam man šodien ies? Un tādā veidā mudinot, jo man jau sirdī iespīd saule un gaisma, tad, kad es redzu, ka bērni paši veido šīs attiecības ar Dievu. Man tas ļoti nomierina, un tad man nāks pateicības par to, Dievs, ka tu esi visu laiku kopā ar viņiem, un ka viņi redz tevi, viņi redz savā dzīvē tevi un runā ar tevi, un man tas ir ļoti, ļoti stiprinoši. Tā kā jā, katru dienu, katru brīdi, un tad mēs esam ļoti daudz runājuši. Saku, necel savu galvu augšā, kamēr neesi pateicis kaut vai vienu teikumu Dievam. Neviens pats, tu esi nokrist, bet tu piecelsies un aizlauks. Tu zini, ka tu visu laiku esi pie Jēzus rokas, un tu nenokritīsi. Un tu viņi tā aizdomājas, un tad Stefans pieceļās augšā. Agri viņš jau ar mani kopā ceļās. Mamu, tu šorīt palūdzi? Saku, jā, es arī.
Un tad tā ļoti, tā, atkal jau prieks no paša rīta. Un tā skaisti iesākās rīts. Un tā arī guļotējot. Tieši tas pats. Ļoti daudz citreiz tā, kad aiziet, un tad tur kaut ko mamma aizmugur šito un šito pat rīt. Ai. Saku, bet vai tu palūdzi? Tu zini, ka var redzēt, ka tu to nedarīji. Tad viņš tā paskatās, aizgriežās, tā kaut arī aiziet apakaļ savā gultā, un tad pagriežās, un tad, kas tur notiek, es nezinu. Protams, es nepārbaudu, bet es pati palūdzu, protams. Tā, katru dienu, katru brīdi, tas pat nav vairs jau tik šajā īsajā laikā, cik mums ir šobrīd, cik ļoti ātri viss steidzās, mainās, griežās, vairs nevar runāt par katru dienu. Tagad ir pilnīgi jārunā katru mirkli, katrs brīdis, kad tu pagriezies jau atkal un atkal. Šobrīd, ir pilnīgi cits laiks. Citu laiku izjūtu, cits, un arī es pat to nesaku kā pieaugušais, to pat bērni saka, kur ir palicis laiks. Un tāpēc arī bieži vien tas tiek akcents, tāpēc katru mirkli esi nomodā par visu, katru mirkli neguli, esi nomodā, un tad, protams, arī jautājumi, kas ir nomodā un kāpēc nomodā, un tas nozīmē negulēt, bet nē, katru mirkli, kur tu sastopies, kur tu dodies, pirms tu dodies vai pirms tu kaut ko dari, vienmēr aizlūgt. Vienmēr aizlūgt, Dievs, palīdz man to darīt kopā ar tevi. Un iespējams, ka tas beigās nemaz nebūs jādara. Jā. Vienkārši nebūs jādara. Dievs to noņems nost. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Atvieglot kopā ar Dievu visu savu ikdienu. Jā, tas, ko stāstīja, man nāk prātā no Elenas Vaitas kaut kur tāds teikums, lūkšana ir dvēseles elpa. Un elpa nav tā kā teica katru dienu, rīt vakarā. Jā. Tas ir katrs mirklis, man ir jāelpo. Jā. Un tā ir tā lūkšana, tas ir tik skaisti. Un arī šis vienkāršais jautājums, kur tu sastapsi Jēzu, vai ne? Tas ir ļoti, ļoti skaists. Jā, es arī atceros, ka tas arī kristīgā ģimene augot, mums arī līdzīgi vecāki darīja, kad pirms gājām uz skolu, arī jautāja, kas katram ir, mēs varam aizlūgt par to, tev tas kontroldarbs, tev tas, un tad kopā par to aizlūdzam, jo tā jau ir tā bērna reālā dzīve, jā, skola, darbiņi, bet tur viņš arī Jēzu var sastapt, jā, nekas Jēzum nav par mazu, tā. Jā, un vēl man nāca prātā tas skaistais psalms, ka tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi sev roku pār mani. Vai ne? Un tā ir pārāk brīnišķīga apziņa tiešām, kā Dāvids raksta, un to saprast un palīdzēt bērnam arī saskatīt, vai ne? Kā jā, atgādināt vienkārši, jā. Kā jā. Paldies, ka padalījies, noteikti tas bija par iedrošinājumu. Varbūt tieši šo jautājumu arī paņemt un uzdot saviem bērniem. Kur tu sastopies? Jā. Tik vienkārši. Jā, tieši tā. Labi, dosimies pie mūsu noslēdzošās lielās daļas, kas ir mammas manna. Vēlos atgādināt šoreiz arī mūsu motto šai daļai, kas ir 119. psalmas 103. pants. Un šoreiz es nolasīšu gan 103. gan 104. pantu. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. No tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Dieva vārdi ir brīnišķīgi tiešām un doti mums par labu. Tāpēc arī cenšamies tos meklēt. Gan Bībelē, gan arī Elenas Vaitas darbos, kas ir arī Dieva balss mums katrai. Un mūsu novēlējums ir, lai arī šodien mēs katra mācāmies no šīm pavēlēm, padomiem, kas ir izskanēs. Un, protams, atkal atgādinām un aicinām arī tevi, kas klausies, uzmeklēt šos visus citātus par meiteņu audzināšanu. Šoreiz gan tie nebija atrodami šajās tikai 30 nodaļās no bērnu vadoņa, kā parasti. Šoreiz tie ir no dažādiem darbiem, bet tur arī iekavās norādīts, no kuras nodaļas vai no kuras grāmatas tie ir. Un šo citātus tu vari atrast rakstot internetā ej uz Mamma Kristū. Bet pirms mēs lozēsim kādu no šiem citātiem, vēlos jautāt atkal tev, Sandija, tad, kad tu arī lasīji šos citātus par meitenēm, tev pašai arī ir meitenes mājās, vairāk nekā viena, bet kas bija tas, kas tev tā kā uzrunāja varbūt no šiem citātiem, kas tev likās tāds svarīgākais, ja tā var teikt, vai kas tev tā iekrita, visus šos citātus lasot?
Jā, es visus pārlasēju, pat šorīt vairāk kārtas pārlasīju, jo katru reizi tu ieraugi kaut ko citu. Jā, es iesaku izlasīt, es iesaku pārlasīt. Tie ir svarīgi momenti. Varbūt es šobrīd tā nevaru pakomentēt tieši par savām meitenēm, bet jo tur ir vecuma posms, tur ir kāpēc viņas ģērb, tur viss ir izdomāts, kāpēc, ko viņas velk. Tas nav tāpat. Tur iejaukties ir ļoti grūti un pat nevajadzīgi. Tur ir viss skaidrs, kāpēc es to velku, kāpēc man tas nolikts, kāpēc es šodien to nevelku, kāpēc rīt es to vilkšu, kāpēc nākamnedēļ tas ir nolikts, šito es nolikšu tur, un tur ir viss izplānots. Kā ir vēlāk, to gan es atceros no savas pieredzes, kā man bija. Mana pieredze bija tāda, ka tā bija mana mamma un tā bija manas vecās mammas. Manas vecās mammas neviena nevilka nekad bikses. Tas man ļoti stipri iesēdās atmiņā. Es domāju, kā tad augstumā? Es skatos, un viņas vienkārši apakšā uzvelk kaut ko siltāku, un skaistas kleitas, un svārki, un krellītes. Nekas pārspīlēts, nekas pārkrāsnains tāds. Visu laiku viņas man stāstīja, ka piedomā pie tā, kā tā krāsa tur un tā. Paskaties, kāds tās kurpītes, un paskaties, kā tā somiņa, un kā tā krāsa tur iet, un ja nesadara, labāk noliec. Tad ne vispār ar somiņu, labāk izvēlēs kaut ko vienkāršāku, tā, lai tas nekrīt acīs, bet lai ir skaisti. Un tās viss arī, viņa Elena Vecvaites citātos arī vienkārši. Un viss skaistums, pat pamatu citātos, jebkuros, kur lasīs, pamats skaistums ir vienkāršībā. Un nekad nevajag to aizmirst. Cilvēkam galvā raisās dažādas emocijas, dažādi hormoni sanāk, un tad mainās garstāvokļi, mainās noskaņas, un tas arī maina mūsu apģērbu. Bet vienmēr vajag atcerēties, ka viss vienkāršais ir tas labākais. Un reizēm es esmu dzirdējis ļoti daudz reizes citāts, un tas ir pa vienkāršu. Bet kurš to teica? Kurš to teica? Un tad ir... Atceros arī, ka jā, es vilku pusauģos arī tās bikses, bet tam bija savs pamatojums, kāpēc pusauģacumā es vilku tās bikses, bet ne bieži, jo Valmieras vecāmā man aizliedza vilkt bikses, teica, izbeidz nesāt tās bikses, un tu taču esi meitene. Un tik bieži man to atkārdināja. Mans tētis bieži man teica, izbeidz vilkt tās bikses, uzvās, jo tad tev svārku nav. Un tas kaut kā tajā brīdī šķitāja, kā tu vari saprast, ko es gribu uzvilkt? Tu taču neko nesaproti. Bet tas paliek sirdī, tas paliek atmiņā. Un tas iesēžās ar laiku. Viens pasaka otru, reiz pasaka trešo, un tā starp citu. Tā kā ne uzspiesti, bet tā starp citu, tur tie svārciņi tik skaisti izskatījās, atceries. Un tu sēdi un domā, kur ir tie svārki, lai uzvilkt, jo tāpēc, ka tie bija foršie svārki. Kaut gan pašai nemaz tā nešķiet, bet tāpēc, ka viņa tā teica, tā vajag. Un šādi teikumi ļoti, ļoti uzrunā. Un tad es arī savām meitenēm tāpatās. Viņām arī ir vilinājums uz baznīcu uzzot, bet kāpēc es nevaru biksēs? Tur taču bija, es jautāju vēlreiz, uz kurieni tu ej? Un kas tu esi? Un tad viņas tā bez jautājumiem, bez pretirunāšana iet skapī, domā, kādas krāsas tur un kā tur ko uzvilkt un kāds ir tas noskaņojums un kā man tie mati stāv un kā man tās rokas stāv un tās kurpes kā man tur un tik sarežģīti, viss tik grūti viņām to visu sakārtot. Bet vajadzīgs laiks, tāpēc mēs ceļamies 6:30 vai 7:00, lai var izdomāt stundu, kā es ģērbšos. Un tad tas laiks, un tad var izdomāt, tad mierīgāk, un tad es tikmēr vāru brokastis, un tad viņas ir sataisījušās pēc stundas, es aicinu pie brokastīm, tad jau viņas ir izdomājuši, un tad mēs mierīgi palūdzam, pēdam, nomazgājam zobus un ejam uz draudzi. Tas prasa laiku, tas arī ļoti jābūt iejūtīgiem, saprotošiem, jo tas nav vienkārši. Tas nebūs kā 4-gadīgu bērnu paņēma saģērbi, ko uzvilks, ja būs labi, bet šeit gan ir bišķi tā
jāņem vērā, ka tur ir cita domāšana un ļoti svarīgi šo iekšējo pasauli ieraudzīt un respektēt. Jā, neuzspiežot noteikti ne. Jā, kad tu runāji, man nāca arī prātā, te ir vesela sadaļa, jā, tajos citātos par apģērbu, un tur pirmais ir tāds ļoti skaists citāts, manas māsas apģērbs stāsta vai nu par Kristu un svēto patiesību, vai arī tas ir pasaules pusē. Kāds ir jūsu apģērbs? Tā kā tas nav gluži tikai mana sajūta, vai ne, kā es jūtos, kā man patīk, drusciņi tur ir jāpadomā, vai ne? Un, kad tu minēji par sabatu, jā, kad tu teici, uz kurien tu ej, jautāju meitene. Tad es atceros arī, ka manā pieredzē man arī tas bija, pusauģu gados, tur arī vajadzēja pucēties un tā, tas vairāk nebija par biksēm, bet tieši par, sapucēšanos, bet tādu, jau nevienkārši, es teiktu. Un tagad atskatoties. Un tad bija kāds rīts, kuras arī tur bija sapucējusies, es uzvilkus tur nepārāk garus kleitiņu un tam līdzīgi sakarinājusies par daudz. Jā, tagad atskatoties. Un man galvā pēkšņi tāds jautājums, ar ko tu ej satikties? Tu ej satikties ar debesu tēvu. Nevis tu ej kā uz draudzi, kad vienkārši sapucējies uz draudzi. Uzvelc šmukāko, labāko. Nē. Tu ej satikties ar debesu tēvu. Tu ieti šādi uz satikšanos ar Dievu, ja tev būtu kāds reiz piekt prezidenta tur, vai tu ietu tā? Un tad es tā pārdomāju, es gāju atpakaļ uz istabu. Es atceros to dienu, un tas bija man pagrieziena punkts, kas sapratu, nē, šito es nevaru vairs vilkt. Tā, un tas ir, vēl liekas, arī tāds labs, ko meitenēm, un arī mums sievietēm atgādināt. Ar ko tu satiecies, vai ne? Jā, tā kā. Jā, par to apģērbu runājot, arī ir svarīgi lūgt Dievam apģērbu. Ne tikai tā, ka, visiem gribās skaisti izskatīties, bet tad arī lūgt Dievam tieši tā. Dievs, saģērb man lūdzu skaisti. Tieši tā arī lūgt vienkārši. Un varbūt neuzlikt savus nostādījumus, kas tagad varētu būt skaisti, jo reizēm arī tā dara. Bet svarīgi ir saprast, varbūt ir lietas, kuras es nezinu, es pat varbūt varu vēl labāk izskatīties, Dievs, bet tas, lai nāk no tevis, Dievs, dāvā man tādu apģērbu, tādu izskatu, kādu tu vēlēsi manī redzēt. Un es paļaujos uz tevi. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Un uzticēties, ka Dievs šo lūgšanu noteikti dzird, un viņš viņu piepilda. Un ļaut viņam sev apķert. Un tad tas kaut kā lēnām arī sakārtojās, jo es tiešām, man nav bijis, es zinu, ka citām mamām ir ļoti grūti likt kaut ko uzvilkt, jo tāpēc, kad izvēlās īsas maiciņas vai kādus īsas vārciņus, es, paldies Dievam, man nav bijis par to jādomā. Es esmu nopikuši kaut kādu maiciņu, tur tādu, man pat liekas, tev ir ko elpot. Tas dekoltē, tas, nē, vecākam, ar tādu dekoltē nekur nedrīkst iet, ar tādu gulēt tikai var iet. Es domāju, labi, jā. Es tāpēc neko nevaru bez viņas pirkt, jo tas ir par īsu, tas ir par vaļīgu, šiteni par kailu, šiteni par tā. Es saku, labi, es nejaucos, ejam pat izvēlies, nevaru to grūti izvēlēties. Un tāpat arī otra meita, tieši tas pats vecāko meitu. Tad, kad tu uzticis daudz lietas Dievam, tad daudz problēmas atkrīt. Ļoti daudz problēmas. Liekas, tiešām, tu ar to saskaries, bet man tiešām, paldies Dievam, nav šādu problēmu šobrīd. Vēl visu priekšā. Varbūt, jā. Man nāk prātā ir angliski tāda dziesma What a friend we have in Jesus. Ja? Kāds mums ir draugs, un tālāk Jēzus, kāds mums ir draugs, un tālāk tur ir nākamie What a needless pain we bear. Tātad, cik daudz nevajadzīgas sāpes mēs nesam bieži. Tā kā tu saki, daudzas problēmas atkrist. Ja? Vienkārši runāt ar debes Tēvu. Un viena māma man nesen arī teica, es viņai prasīju, bet kā to darīt ar bērniem? Kā to, pastāst, pamāc man kā? Un viņa teica, bet paklausies. Debes Tēvs ir labākais ārsts, labākais kulinārs, labākais dārznieks, labākais arī stilists, kā par apģērbu visu.
tu esi aizvirsusi to vienkārši pajautā, ja, debestām. Un citreiz mums kaut kā liekas, ka tās lietas ir, ja, kaut kā, debestām par augstām vai, tās jau nav, bet tā jau ir mūsu ikdiena, viņam tas rūp. Un arī taču Bībelē ir rakstīts, ja es teicu, mācieties no puķiem laukā vai ne, un kā debestās viņas ir apģērbis. Tas ir apbrīnojami. Un kāpēc, lai viņš negribētu savas skaistās meitas arī, vai ne, apģērbt skaistas? Tā kā, jā, ļoti jauki, ka tu minēji šo te lūkšanu. Pirms arī apģērba. Tik vienkārši. Jā, tā ir viena liela daļa no meitenēm apģērbs pavisam noteikti. tā kā jā. Varbūt mēs varam nedaudz pieskarties tām jomām, kas tur bija minētas, kas ir jāiemāca meitenēm, specifiski meitenēm. Protams, abiem zēniem un meitenēm līdzīgi, bet kas bija tieši tas, kas tev iekrita tieši par to, kas viņām ir jāmāca praktiskajās zināšanās? Jā. Tur bija vairāk, tur bija par to, lai iesaista mājas visās darbošanās. Man tas notiek ļoti dabiski, jo mums bija pat tāds laiks, kad bija Covid laiks, kuru mēs ļoti izjutām. Un Covid sākās tieši tad, kad ar to dienu sākās, kad es ranniņu aizgāju dekrētā. Tieši tajā dienā es biju nolēmusi, ka es tajā dienā vairs neko nedarīšu. Un tad sākās vēl lielāks pūles nekā pirms tam. Jā. Un domāju, jā, Dievs, tev vienmēr ir ko... Tev ir savs plāns, ko darīt. Es gribēju atpūsties, bet tu uzskatīji, kad vajag šādi. Tur bija ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti un grūti, bet arī ļoti tuvinoši Dievam. Jā. Jo tajā brīdī es vienkārši apsēdināju bērnus un mēs izrunājām skaidri, saku, jūs redzat, kāds kad man ir liels vēders, man ir ļoti grūti, mums bija pārvākšanās, tad mums visi bērni mājās darbu uzdošanas, tad ir attālinātās mācības un aiziet ritenis. Un man vajadzēs ļoti lielu jūsu atbalstu. Viņi gan bija mācījušies, ka mēs palīdzam tur, bet šeit bija ļoti daudz kas. Un kaut vai aiziet pastaigāties, kā mēs aiziesim katrs savu pusi, vai mēs iesim kopā un paskatīsimies tur un palīdzēsim to un uzklāsim tur, un tad jums būs brīvais laiks un viss tā ļoti kooperatīvi. Un tā soli pa solim jāizdara tas, jānomizo tam kartupeļu tur, jānotīra tur, putekļi ir tur, un tas ir jāizdara tā. Bet ir interesanti tas, kad mēs jau bijām ļoti kooperējušies, mēs katrs savus domas zinājām, kurš ko dara, kurš ko nedara. Un tad, kad bērni aizgāja uz skolu, sākās citi uzbrukumi. Piemēram, meita mācās diezgan daudz, un pienākumi, īstenībā mācīšanās ļoti daudz paņem laiku, un arī ir mājas pienākumi, kur ir jāveic. Bet skolotājs uzskata, ka bērns pārslogots. Tā nedrīkst. Atbrīvojiet viņu no tā, un tad nevajag darīt to, un tad tur to. Es domāju, bet tad jau mēs mammas arī esam brīvas. Es aizēju darbu, atnāk mājās un daru pēc tam, ko es gribu. Es esmu pārslogota. Viss, man vairs nav pienākumi. Un es arī tā saku, tad nāciet mājās un gaidat, ka būs rīt no rīta brokastis, vakariņu nav. Es esmu pārslogots, esmu piekusus, viss. Viņi skatās, kā, bet mums būs vēders, mēs šeit gribam, nekas, bet mēs esam toties fiziski atpūtušies, un vēders, un gavens ir labs, un viss ir kārtībā. Nē, tas mums nedara. Es saku, redziet. Kā tad tu cenāk? Es nostrādāju pa dienu, atnāk mājās, aizved jūs uz mūzikas skolām, atved no treniņiem, tad man vēl pa vidu ēst jāuztais, tad man tur viss jāsatīr, tad man vēl grīdi jāuztīr, tad man vēl jums viss drēbs jāsaliek, un tad vēl mācības jums jāatpras. Kā tad tas tagad būs? Izstāstiet, kurā brīdī, ko man darīt? Nē, mam, tas ir par traku. Es saku, lūk, tad ko mēs katrs varam darīt, lai mēs visi justos mājās labi.
Un tad katrs arī uzņemās savu lomu. Es darīšu to, es nākšu mājās, salikšu tur, tad es izdarīšu to, tad, kamēr es tevi gaidīšu, es nomizošu kartupēs, tad es atnākšu, es sakārtošu to. No rīta, kad visi pēdīs, es nomazgāšu trauks, lai pēc tam ir tīri, un tā katrs sadala tos pienākumus. Tagad mēs varam būt vienlīdzīgi. Jo nav tā, ka jūs mācāties, jūs esat piekusuši, es strādāju, jūs esmu atpūtusies. Un tad vēl es darīju tā, ka, lai bērni saprast, cik tad es esmu piekususi, īpaši vecākās meitenes. Es viņas ņēmu uz darbu un uzdevu pienākumus darbā, kas viņām ir jāizdara. Viņas atnāca, un, protams, es pēc tam viņas atalgoju, es saņemu algu arī, viņas saņēma naudiņu, viņas varēja aiziet nopirkt tur priekš skolas vai kaut ko viņas vēlās. Bet es viņām liku, es viņām teicu, viņiem iedariet, pamēģiniet, kā jums sanāks, un pēc tam, kā viņas stāstīja, mammu, kā tu to vari, cik tas ir grūti, un tev vēl neklaus, kā viņi uzdrošinās, kā tie bērni tā drīkst, viņiem taču ir jāklaus, ko tu saki, tev jau pietiek ar mums, tu jau mūs nevari savākt, un aiziet, es klausos, un man mute vaļā. Un es nekomentēju, es ļauju viņām palikt pie šīs domas, kuras viņas ir piedzīvojuši. Un tagad viņas zina, un katru dienu pēc tam, mammu, kā tev šodien gāja? Un nav tā, kad man ir jāatgādina, ka es arī strādāju, es arī esmu cilvēks, bet viņi paši atcerās. Un viņi ir iesaistīti tajā, cik tad es esmu piekususi. Un tad ir reizēm pat tā, mammu, es uzsūkšu grīdu, tu tagad apsēdies un vispār neko nedari. Tev ir savas lietas. Es saku, labi, paldies, jā, un es padaru kaut ko savu, tur, protams, uzticu visu, un es nepārbaudu bērnu izdarītos darbus. Jo tas iet no manas pieredzes. Es no 3 gadu vecuma stāvēju uz ķeblīša un skaloju traukus, un mamma nekad, vismaz manā priekšā, nepārmazgāja, nepārskaloja, netīrīja, neko. Es visu, ko biju izdarījis, tas tā arī bija. Un es tā arī respektēju savus bērnus. Nu, ja es gadījumā redzu kaut ko ne tā, tad nezinu, es katru situāciju individuāli, vai nu es satīru, vai nu es kaut kā tā nemanām ieslīdu, izdaru tā kā nekas, un tad turpinu dzīvi tā. Un pārsvarā bijis tā, ka bērni izdara ļoti apzinīgi. Viņi ir apzinīgi, viņiem rūp, viņiem ir svarīgi, un viņi ir sīkumaināki nekā pieaugušie. Jo viņiem tā visa pasaule ir jauna, viņiem visam jābūt, ja ir tīrs, tad tīrs, tas nav tīrs, tas nav, viņi pasaka, kā tas ir, tad tas ir tīrs, un tā. Tad pieaugušais atkal var no tā mācīties, cik sīkumaini viņi pieiet. Pasties te atkal viens puteklis, kā tad tas tev notnācis, tas te visu satīrīja, un tad sāk sevi koriģēt. Viņiem ar to jau ir gana, un es jau vēl atnākšu, vēl kaut ko pateikšu. Tad viņiem nosties somu. Viņiem ir svarīgi saprast, ka tu esi viens no galvenajiem, mēs visi esam galvenie, mēs visi esam atbildīgi par to, mēs esam par to, un neviens nav mazāks vai lielāks, mēs visi esam atbildīgi par kaut ko. Ai, tā māsa, tu to visu, bet jāiesaist tevis vārds, jo es tev to saku, ka tu to izdarīji. Es aizēju sakopju. Un tad vienreiz, otrais, un tad jau es saku, lai viņa aizēlot savāds. Viņa aiziet izdara. Saka, Stefanija, sakārtot. Kas tur ir? Aiziet un sakārtot. Nav vairs tā pretī. Bet es taču to nedarīju. Kas tā man? Kas te visi ies vandīs un es iešu kārtot, vai? Tā. Bet katru dienu ir kaut kādi pienākumi, ko bērns iemācās veikt, un viņš jau no rīta jau plāno, kad es to izdarīšu. Cik man ir stundas, man pat meita lika uzrakstīt stundas viņai, lai viņa zina, kādas viņai ir stundas un cikos viņai beidzās 7 gados. Lai viņa pēc tam var izplānot, kad viņa adīs, un tad viņai vēl jāsakārto tur tas stūrītis, un tad viņai vakarā vēl treniņš. Un viņa visu to saplāno. Viņa skatās un visu salētā, mammu, es tev šodien varēšu izdarīt šito. Es saku, labi, paldies, jā, tad šodien tu to izdari, es zinu, ka tu to izdari, jā, es to izdarīšu. Un tā katru dienu pamazītiņam nonāk līdz tam, ka bērns jau pats plāno, kad ko es palīdzēšu un pasaka. Lai cits neiejauktos, lai cits neizdara viņas vietā. Tas arī viņiem ļoti svarīgi. Es to ieplānoju, bet tu to paņem un izdarīji. Ja? Tā arī jārespektē. Ja trauki no rīta palikt nemazgāti, tad, ja bērns pasaka, es atnākšu no skolas un es to izdarīšu, viņš ieplāno, atnāk, un viņa brauc mašīnā, man vēl trauki mājās jānomazgā. Viņa atnāk mājās, trauki nomazgāti.
Tā kā šis moments viss tā kā bērns jākosā kopā ar viņiem, jāklausās, ko viņi ieplānojuši un jārespektē tas. Jā, un tad viņi arī darīs. Ja tu ies visu viņu vietā, tad viņi arī sapratīs, es varu nedarīt, vai ne? Droši vien, jā. Jā, man nāk prātā tas, ka ģimene mēs esam komanda, vai ne? Jā. Visi vienlīdz, jā. Un vēl viens arī svarīgs punkts ir tas, ka māte nav kalponi. Māte nav ģimenes kalponi. Nav tā. Jā. Un vispār, Elena, vai citur pat raksta, ka māte ir karaliene ģimenes. Galvenā, boss. Kā tik neskan. Jā. Bet tiešām tā izpratne, kad mēs visi palīdzam. Jā. Un to ir svarīgi, tomēr tiešām atgādināt, lai vai kāds vecums bērniem, pat ja jums ir iegājies citādāk vai ne, nekas, pārunāsim šo. Un teiksim, tā kā teicu, vienkārši man vajag jūsu palīdzību, ja? Un tas noteikti debes tēvs palīdzēs arī to ievirzīt, jā. Jā, jo meitenēm šīs praktiskās lietas arī ir svarīgas. Protams, arī zēniem tur arī bija teikts, ka meitenēm der arī kādreiz āmuru paturēt rokā, un zēniem arī jāiemācās trauki un vārīties. Tas viss, var sakot, visiem viss, protams. Bet meitenēm īpaši jānodod pūra lādīta, ka viņa prot to sadzīvi. Tā. Jā. Jauki, mēs jau esam par daudziem citātiem parunājušas, bet tagad, es domāju, mums ir laiks izlozēt kādu un arī izlasīt pilno. Kā jā, droši. Padoms sevišķi meitenēm. Cits trūkums, kas man ir sagādājis daudz nērtību un grūtību, ir dažu meiteņu ieradums daudz runāt bezvērtīgas lietas. Izsiežot dārgo laiku. Kamēr meitenes velta savu uzmanību pļāpāšanai, viņu darbs stāv uz vietas. Uz šīm problēmām skatās kā uz niecīgām, bet niecīgiem ir svarīga saistība ar visu lielo. Dievs neignorē pat nevis mazāko sīkumu, kas ir saistīts ar cilvēks ģimenes labklājību. Jā, pļāpāšana. Oi, kā patīk pļāpāt. Protams. Oi, kā patīk ne tik meitenēm, bet arī lielām meitenēm arī mums. Visām, no līdz. Jā. Manai vecāmai bija 95 gadi, un viņa varēja tik daudz stāstīt, bet es varēju tikai klausīties un klausīties. Bet tā jau ir cita veida runāšana. Tas nav, kad man ir jāizdara darbiņš, vai ne? Jā, tur tik daudz gudrības iekšā, tik daudz vērtīgas lietas. Man patīk, kā man meita teica vienreiz, kad zini, man ir sajūta tā gados sieviete, viņa ir gan veca, bet viņa jau saka tieši, tas jau nav jāvainojas, arī esmu veca jau dažbrīd. Viņa saka, viņa ir veca, bet man ir sajūta, ka viņa ir mana vecā mamma. Bet tā ir pareizā sajūta, jo viņas ir mūsu vecās mammas, viņas ir mūsu priekšstats, viņas ir mūsu paraugs. Un es teicu, jā, man iekšē ir šī sajūta, bet tas ir tas, ko vajag, jo viņos ir tā gudrība. Jā, tad, kad tu minēji vecmāmiņas, te arī bija interesants citāts, ko Elena Vaita stāsta par sevi, kur viņa ir kā vecmāmiņa. Un viņa ar savu to te mazmeitiņu ir kopā, un viņa tā mazmeitiņa prasa, kāpēc man vienmēr tik daudz jāstrādā, pirms es varu spēlēties? Tas ir jautājums, ko viņa arī uzdod reizē, vai ne? Un ka viņa teica, ka tu vēlāk man pateiksies par to. Un tad citreiz atkal bija tāds jautājums. Viena no manām mazveitām man jautāja, kāpēc man ir jāada? Tikai vecmāmas ada. Un es atbildēju, vai tu vari man pateikt, kā vecmāmiņas iemācījās adīt? Atceros, jā. Un viņa atbild, viņas sāka, kad bija mazas meitenes. Jā. Tā kā par šo te, tas arī ir tāds laba. Ko pateikt meitenēm? Jā, un ļoti labi ir, protams, saprasties. Vecie cilvēki, protams, maziem ļoti labi pielāgoties, viņi viņus dzird, viņi viņus saprot. Ļoti interesanti, ļoti ļāpāšana runājot. Ir jāatcerās viena lieta, ka cilvēks tic Dievam vai netic Dievam, ir pamatu raksturi,
kuri ir cilvēkiem. Nu, mums ir dažādi raksturi, mēs esam dažādi, un tik daudz semināru, un tik daudz visādas lietas ir pārunāts. Kāda ir domāšana vīriešu cilvēkam, kāda ir sieviešu cilvēkam, cik vārdi jāizrunā vīriešu cilvēkam, cik vārdi jāizrunā sievietēm, ne? Nu, visu mēs to taču zinām, bet problēma tajā, ka mēs vienkārši aizmirstam, nepievēršam tam uzmanību. Bet es parasti zinu, ka manā meitenē vienmēr gribēsies papļāpāt. Nu, vienmēr viņām vajadzēs kaut ko pastāstīt, bet man tas laiks ir tik īs un darbi tik daudz un runāšanai arī jāvelta laiks. Un es zinu, ka man sievietes parasti tā kā norobežos sevi no visām sarunām. Kaut gan pašam arī patīk parunāt. Bet tad es vienmēr tagad darām tā. Es taisīšu mērcīti, tu mizo kartupeļus un parunāsim par to, kā tev gāja skolā. Un mēs darām darbu, un es jūtu, ka tas nazīts tur lēnāks paliek, un tad viņi sāk skatīties gaisā un sāk turpināt. Es saku, bet padaram darbu un turpina stāstīt. Runā, un tad viņi man tā kā, nē, man tagad ir jākoncentrēs, ko tev pateikt. Es saku, un es sāku fantazēt. Es saku, bet tu zini, ka tas darbs labāk darīsies, ja tu runāsi. Jā, kaut kā viņām iedot iedvesmu. Jā, labi, un tad aiziet. Un viņa izrunājās, un tāpēc kāda brīža atnāk arī otra meita, viņa arī, bet arī tad man ir šis jādara, saka, tagad tu apsēdies, tagad tu ēd, un man pastāstīja, kā tev tur gāja, ko tu man tu gribēji teikt. Un, protams, kad ir jāsaprot, ka tā runāšana ir ļoti svarīga, jo tad skolā vienkārši situācija, un man meita diezgan daudz nonāk tādās situācijās, kuras man sāpina, un liekas, visi eņģeļi debesīs raud no tā, kas tur notiek. Bet skolotāja teica tā, aizvediet viņu pie psihologa, lai viņi to visu norunā nost. Es domāju, kas jānorunā nost? Es tagad nesaprotu. Ja? Tas atkal bija atgādinājums, viņai vajag izrunāt to, kas viņai iekšā. Un tad es sapratu, labi. Un, jau pie psihologa labi, bet ka tās lietas ir jāizrunā. Un man var šķist jebkas, ko es tur dzirdu, varbūt šķiet, kas tad tur par ko tagad tur norunāt, bet viņai tā ir viņas dzīve, tā ir viņas pasaule, tas ir viņas dzīves notikums, šī pieredze. Tagad savienot to, lai man būtu viss izdarīts, jo tas ir vēl papildus laiks, un tagad man ir jāsaplāno. Arī tas jāatrod, kad es izdaru, un paralēli mēs visu izrunājam. Arī ļoti, ka viņa zina, ka es viņu dzirdu, ka es esmu iesaistīta, ieinteresēta, un vienlaicīgi man viss ir arī šis tas padarīts. Un savienot šīs lietas. Tas ir tas, kā es to daru. Es braucu pie stūras, un lai tas laiks arī nav pietiekami kluss vai nerunāt par kaut kādām mazsvarīgākām lietām, varbūt tas pat nebūs mazsvarīgi, bet es ko daru, es dalos ar kaut kādu bērnības pieredzi, ziniet, ko es atcerējos, es tur to un to, un savienoju ar Dievu vārdu. Un Jēzus tieši tā arī teica, un katrā situācijā kaut ko citu, bet kas tev būtu domājis? Un es lieku viņiem tajā iesaistīties. Šobrīd tā, kad viņi tik ļoti norūpējušies, noraizējušies, ka viņi uzklausa, pasmējās, cik tā bija interesanti. Kāpēc mums tā nav? Un kāpēc mums tikai tā skola? Un tad mēs tikai tu un tikai mājas? Es saku, nē, tā nav. Mēs vienkārši neieraugam to, kas ir. Pievērs uzmanību tam. Tā arī par to mēs tā kā izrunājam. Tādā veidā mēs to pļāpāšanu pārvēršam par pilnvērtīgām sarunām. Lūk, laikam tā ir atslēga. Nevis nerunāt, vai ne? Bet šeit runa par šīm nevērtīgajām pļāpāšanas saruna. Tās pat nav sarunas, par neko, vai ne? Bet pārvērst to vērtīgā. Jā, kaut kādā pamācošā padomā vai kaut kādā piedzīvojumā, kas tā kā kaut ko māca, kaut ko liek padomāt, aizdomoties un... Jā, un savienot ar darbu. Un savienot ar visiem pienākumiem, kas jāizdara. Jo labāk veids. Bet ir jābūt radošiem šajā visā. Jā, ļoti. Tiešām, jā.
Jā, paldies tev par šo sarunu. Bija ļoti jauki, interesanti. Man nav dēlu, man ir dēli, man nav meita. Tāpēc man bija ļoti interesanti arī klausīties to. Un, es ticu, ka gan mamām, kurām ir meitenes, gan kurām nav, tas mums kā sievietēm bija vērtīgi. Paldies debesīm par to, un paldies, ka piekriti un atsaucies te būt. Jā, un gribu mums visām teikt to, ka mēs tiekamies nākamajā reizē, pēdējā podkāsta pirmās sezonas reizētē. Un noslēgumā jūs zināt, ka Salamana pamācībās 31. nodaļā ir aprakstīta šī skaistā sieva, kas debesu acīs arī ir skaista sieviete, kas ir augsti likumīga sieva. Un tālāk tur daudz rakstīts par to, ko viņa prot, kā viņa izturas pret savu vīru, ka vīrs var uz viņu paļauties, un viņa nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu, un viņa prot šos praktiskos darbiņus. Un arī kāds skaists pants ir: daļums viļ un skaistums paiet, bet sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Tā kā, lai mēs katra ļaujam Dievam sevi veidot par šādu sievieti, sievu, māti, meitu, lai kas arī mēs katra būtu. Un mīļās mammas arī, kuras jūs šobrīd klausāties, Dieva acīs šie praktiskie darbiņi, rūpes, ko jūs katru dienu veicat savu mīļo labā, ir ļoti, ļoti novērtētas. Un eņģelis debesīs to visu uzmanīgi pieraksta, un šie darbiņi nepaliek neievēroti. Un lai mūs visas arī stiprina Galatiešiem vēstules 6. nodaļas 9. pants, tad nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Lai skan dziesma tev par iepriecinājumu. Tam kungam pieder viss, visas lietas, kas uz zemes dzīvo, jo viņš zemi pacelīs. Virs jūras strāmiem jautāju es drīkstes, Tur stāvis, tā
Kristus.